Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Sveicināti jūs mājās ētrā raidījums Radio skatuve. Ar šīm tiešām jaudīgām skaņām, kuras spēj pamodināt jebkuru enerģiju un spēj jebkurā klausītājā tā plaši atvērt acis un klausīties uzmanīgi. Pirms raidījuma mūs šī vakar viesis studijas telpās pamēģināja šo spēli un kolēģi teica, tā paklus, vajadzētu skaļāk. Es domāju, ka tas bija ironiski, bet tiešām dūdu spēles ir tās, pie kurām nevar palikt vienaldzīgs neviens. Un tieši tāpēc šokar pie mums ciemos Alsundznieks, dūdu spēles entuziasts. Es gribētu teikt, ka arī ne tikai entuziasts, bet arī jau meistars un dūdu meistars. Cilvēks, kurš gan prot izgatavot šo instrumentu un jau māca to arī citiem. Juris Lipsnis, sveiki, Juri! Labs vakars! Prieks tevi redzēt šai pusē, kaut gan es domāju, ka mēs jau šad un tad sastopamies tad kāzu notikumos, tad atkal kādos citos sabiedriskos notikumos, gan suitos, gan ārpus suitu teritorijas. Kā tu jūties pēc pagājušās nedēļas nogales, kas bija tāda riktīgi jaudīga, kā varēja saprast? Jā, pagājušā nedēļas nogala tas bija tāds tā kā putenis, bet tāds kārtīgs putenis, nevis kas pavasarī, tur tas ciruļnieks, bet tāds īstais. Jo, sestdien man bija nodarbības ar jauniešu etnodienu dalībniekiem. Man bija uzdevums, neiespējamā misija, filmu var par to uzņemt, iemācīt, 3 stundās iemācīt spēlēt dūdas un vēl arī iestudēt kaut kādas skaņdarbus, ko mēs varētu nospēlēt kopējā koncertā. Un no 6 jauniešiem vienam tikai bija priekšzināšanas, viņam tēva dūdas bija līdzi. Un pārējie 5 paņēmuši bija dūdas pirmo reizi rokā. Un tas bija tāds izaicinājums, tajā laikā bija jāuzskaņo tās dūdas, jo tur bija meitenes atraduši, visi bija folkloras kopdalībnieki. Saka, tie jaunieši, jā. Viens saka, es iegāju noliktavā, mums kops noliktavā, skatos dūdas. Domāju, varbūt, ka šitā būtu laba reize tās dūdas izkustināt, bet ja dūdas nekustina, mēnesi, nerunāt jau pa gadiem, tas dūdas uzvedās, izkalst. Uzvedās slikti. Viņas ir apvainojušās uz visiem, un tur paiet tāds laiks, kamēr tu viņas spēlē, un tad mierina, un tad viņi saka, ar laiku sāk dzīvot, labi, es tev piedevu, tad sadarbojamies. Un tad bija tas 3 stundas tajā sestdienā, un tad vēl svētdienas rītā mums bija tas viss jāatkārto, ko mēs bijām iemācījušies. Un tad bija jauniešu mājā, bija jākāp uz skatuves, un man liekas, ka tas izdevās viss ļoti labi. Man arī palīdzēja mana sieva Aleta. Pa 2 tomēr ir vieglāk tā kā to laukumu pārredzēt. Un tad uz skatuves mēs kāpām kopā, jaunieši kāp kopā ar suitu dūdeniekiem. Jo mēs bijām uzaicināti uz koncertu, godavies kopi suitu dūdenieki. Mēs ar Aletu jau bijām uz vietas un pārējie piebrauc klāt. Un tad man tāda sajūta bija tāda, ka tiem jauniešiem, protams, viņi var nospēlēt vieni. Foršāk būtu, ja mēs spēlējam, kā skolotāji ar skolniekiem, un tad man likās, ka varbūt viņiem ir tā jau pienākusi jau uzreiz tā reize, kad ir forši sajust spēlēt bariņā un pie tam ar pieredzējušākiem biedriem. Jo man pašam es gāju tam procesam cauri, un man tas bija tas bija uztraukums, bet arī gods un tā sajūta, ka tu neesi viens. Ka es neesmu viens, jā. Un mēs tagad visi kopā, tad suitu dūdenieki, mēs bijām, mēs bijām 4 ar dūdām, bija bundzenieks mūsijā un 6 jaunieši kopā. Tas bija jaudīgi, es pār neticēju, tad, kad man pateica to uzdevumu, kas man jāizdara, es domāju, labi. Iemācīs viņiem noturēt tās dūdas. Kaut kā jau apgrābstīs. Kaut ko apgrābstīs, bet par to, ka mēs nospēlēsim 3 gabalus uz skatuves, to es pirms tam nebija spējis iztēloties, bet tā kā brīnumi notiek, bet tas tikai nozīmē to, ka tie jaunieši, kas nāk no folkloras kopām, ka viņi ir ļoti gudri, talantīgi, un viņiem tas interesē, ko viņi dara. Ja tu noķert 6 jaunieši aizvilkt uz to pašu otrā, kā viņi tagad saucās, Zeberiņu pamatskolu, ja. Nolikt sētās 6 jaunieši no ielas, tādu pašu vecumu, mēs nebūtu izdarījuši ne 5. daļu no tā, ko mēs tur izdarījām. Bet tur tas stāsts ir ieinteresētībā, vai ne? Nevis priekšzināšanās. Jā, tieši tā. Un es tagad
es sastopos ar dažādu valstu dūdeniekiem, ja, un es tā aizdūdzu, man ir klients, viens bija amerikānis, ja. Nu, viņam sieva ir latvieta, bet... Pagaid, viņš atbrauc, vai viņš tev pasūta caur internetu? Nē, viņš tā kā, viņi pavasarām, viņš dzīvo pie sievas Jūrkalnē, un tad viņi atkal neprasa man, kur viņi vēl dzīvo. Un viņam ļoti gribējās dūdas. Es viņam uztaisīju, un viņš ar tām dūdām, viņš staigā un spēlē, viņam skan, jā. Viņam skan, viņš tur kaut ko spēlē, un mēs mēģinājām iemācīt kaut kādas latviešu tautsdziesmas. Un neizdevās. Vispār tā kā neko. Un tad es sāku par to domāt, kāpēc tas tā notiek, kāpēc, piemēram, es klausos kaut kāds bulgāru, Balkānu dūdas, un es nesaprotu to meldiņu, es nedzirdu ne galu, ne beigas. Ja. It kā viens un tas pats instruments, vai ne? Jā, un tad es domāju, ka tam ir saistība ar to, pirmkārt, ko mēs esam iezīduši ar mācu pienu, otrkārt ar to, kas mums apkārt ir skanējis, vai tie meldiņi mums ir jau tā kā, kaut kur uzkarājušies, ja? Un treškārt, tas ir saistīts ar valodu, es domāju. Ka tas valodas ritms, valodas uzbūve, ka tā arī to, padara tev to meldīju vai pazīstamu, uztveram vai arī nē. Es varu klausies vācu, ja, tur zviedru, spāņu, itāļu, jā, Balkānu neko nesaprot, un kas man vēl bija? Labi, bet ir tā, ka kaut ko tu saproti un kaut ko ne. Un es domāju, ka varbūt tas arī tam čalim, tam Hedlijam arī bija tā problēma, ka viņš valodu tikai mācās, ja, un ka viņam nav vecmāmiņa tur dziedājusi žūžu. Ja, bet tas ir kaut kāds ritms, tas ir kaut kāds, jā, jo valodai ir ritms tieši tāpat. Jā. Ka tur varētu būt tas āķis. Nu jā. Tas tā, jā, kāpēc es šo vispār iesāku, bet, cik viegli ir iemācīties. Jā, tu stāstīji par tām etnodienām. Ko jaunieši paši teica, tad, kad šis bija noslēdzies, tas piedzīvojums lielais, jo viņi bija no dažādiem novadiem. Es skatījos arī, ka tur bija arī no tāda tiešām ļoti zināma kolektīva kā Ceirulīts un Tarkšķi. Tie ir tādi jau kolektīvi ar vārdu un gadu desmitiem, kas darbojas un dod labus rezultātus un tiem jauniem cilvēkiem dod to iedvesmu, ka tautas mūzika un tautas instrumenti, ka tas ir kāds ļoti vērtīgs. Ko viņi paši teica pēc šī piedzīvojuma Alsungā? Tas ir kuldīgā. Jā, kuldīgā, bet arī jūs apgalvot uz suitu kultūru. Jā. Viena meitene, tad beidzās koncerts, es jau gāju, es teicu, paldies, brīnišķīgie jaunieši. Viņa teica, Juri, tu biji labākais skolotājs. Es teiktu, man asars saskrēja acīs. Un divi no šiem jauniešiem pieteicās man Facebookā draugos, no svešiem. Es teiktu, tas ir rādītājs. Facebooks ir vecākiem cilvēkiem, es saprotu, bet viņi tur atrada mani. Tos vecos tur var atrast. Jā, vai ne? Tur viņi mētājās. Senākos cilvēkus. Un es domāju, man liels pārsteigums, man bija puisis no Ķoča, no Liepājas, ko Kūlaiņu pāris vada Solveiga un Dievs, Sandīs. Tā ir kādreiz gadās. Vai ne? Un viņai bija divi puisis un meiteni, un viņiem bija kaut kāds dūds līdz, kas mūsējā tajā, bija citā skaņojumā, kas nederēja. Un tad es iedevu, man bija līdz tāds mācību dūds pāris, un tad es iedevu tai meiteni un tam puisim trāpījās tāds, ko es arī būtu izvēlējies no tām visām. Ja. Un es klausos, viens spēlē ar tādiem treļiem, ar tādiem rotājumiem, ja. Es vēl tāds nespēju izspēlēt pēc 10 gadiem. Un es tagad eju ar to, kā es darīju, mēs visi spēlējam, un es spēlēju, un es pie vienu paklausos un skatos uz pirkstiem, vai viņš to pašu dara, ko es tā uz riņķi. Un es pieeju pie tā čaļa, un viņš tur tā spēlējās ar tām dodām. Un es pēc tam viņam prasīju, kur tev tāda tehnika? Viņš flautu spēlējās, to blokflautu, stabulīti. Tad vienkārši viņām viss bija sagatavots, viņš bija sagatavots pats, morāliski, viņš bija interesēts, viņam bija ķermenis, jau zināja, tehniski viņš zināja, kas jādara. Mana skaudība, es domāju, kādi puiki trijās stundās viņš spēlē, tik profesionāli, bet no otras puses, tas ir super, ka tādi jaunieši ir. Un tā, man liekas, ir tā lielākā vērtība, tad, ja tā prasme, tā māksla tiek nodota jaunākai paaudzei. Juri, kā tu pats nonāci pie mūzikas instrumentiem, un vai tev ir tas pamats, kā šim puisim, tā mūzikas skola vai kāds cits instruments, jo
Es zinu, ka Juris ir tīri tehnisks cilvēks, arhitekts, cilvēks, kas zina lietas, kas saistās ar namu būvniecību. Visas tādas, tiešām, jāsaka, tādas nopietnas veču padarīšanas. Kā tu nonāci līdz tai mūzikas pasaulē un no kurienes tevī šī interese? Zini kā, es drīkst sākt ar bērnību, ja? Sāc ar bērnību. No turienes mēs visi nākam. Jo mums tagad, šo rudeni Alsungas skola, sarkanā skola, kur tagad ir amatmāja, svin 150 gadu jubileju, un tur būs arī tagad tāds salidojums un sajietas tikšanās, telpšālēm tikšanās. Un tur tagad feisītī met iekšā bildes visādas, un tagad viena iemetuši, kāds ir ielicis bildi, kur ir skolotāji, no kuriem, tā kā vecāks gājums, bet es skatos, man dziedāšanas skolotāji, Benita Brigita Dundura bija tāda. Un viņa teica, viņa man mēdz teikt tā, kā tas var būt, Dundura uzvārdē, ja? Kā tas var būt, tavs tēvs bija tāds dziedātājs, tavs vecais tēvs bija dziedātājs, kur tu tāds Dunduras gadījies? Un tas tā baigi neveicināja tur to interesi par mūziku. Tā mūzikas attīstība. Un tad bija Alsungā, toreiz tajā laikā skolā bija 3 kori. Viens bija tas kors, kas brauc uz visādiem svētkiem festivāliem, koncertu kors. Tad bija otrais, tā kā farmu klubs, ja, kas tā kā sagatavo dalībnieks tam pirmajam korim. Tā bija pirmais, otrais. Un tad bija 3. kors. Tur bija saslaucīti, tā kā pa patvokniem saslauk visi putrējums kopā ar peļas sūdiem, ja, un tie visi bija Dunduri. Ja. Masu kors. Masu kors. Un toreiz tas diriģents, skolotājs bija tāds Kirštēns, tā viņam viegls smilts, viņš bija violnieks. Un viņš ar tiem, tu biji tai 3. korī? Jā, protams, es biju, kur tad vēl? Un es biju 3. korī, un tas Kirštēns tiem, kas pūta šķībi, dziedāja šķībi, ja, ar šo vijos lociņu žļekts pa pieri. Es teikšu, ka man tā pieri bija diezgan tāda tulzināja no tām koru nodarbībām. Lūk, tāda ir mana tā priekšvēsture, ja. Bet un tas arī bija viss. Un tad es kaut kā biju drusku iemācījies ģitāru spēlēt studiju laikos, kad es augstskolā mācījos. Un tad es biju 3. ģitārists. Ja, 1. nolūza, 2. nolūza. Tad es biju 3. No 3. kora, 3. ģitārs. Tā kā diezgan tāds loģisks tas ceļš. Ja, tā. Un pēc tam, un tad es pabeidzu augstskolu, un tad man tur bija viss. Un tad strādāju Ventspilī. Un man darbietis kolēģis arhitekts, viņš teica, tu negribi atnākt uz koru, puiši trūkst. Vīru balss trūkst. Es viņam tur tā kā laikam arī, es neatceros, bet tā viņi pastāstīja visu to vēsturi, viņš nekas atnāca un parunās ar diriģentu, un tad jau viņi pateiks, vai kaut ko var vai nevar. Es nezinu, kas tā ir diriģenti, ko viņi tur sadzirdēja vai kā, viņi pieņēma mani. Un tad es biju 2. tenors, nebija vairs nekas, jo tur 3. nebija nekas, viss bija tikai... Tur bija pa pakāpa augstāk, jā. Pa pakāpa augstāk, jā. Un man paveicās, bija tāds Maigonis Treimans, arī tajā saulē jau, un tas bija man tagad tāds kora krustās. Un tad es sajūtu to, ka, ja es klausos kādu, pareizi, man teikt tā, man vajag pie kā pieturēties. Ja es dziedu, man vajag pie kaut kā pieturēties. Tāds kārtīgs līdzidziedātājs. Jā, tieši tā, es neesmu solists absolūti. Un tas tā līdzidziedāšana var būt kaut kādam instrumentam, kādai spēcīgai balsī blakus, vai, es pļauju zāli ar šo te, mauriņu pļāvēs, traktoriņu sēž. Viņš ir laikā, un man ar to pietiek, es tur esmu izdziedājies nemaņā. Tas jau ir tonīts viens, tieši tā, viņš jau vienā toņkā tā dzied visu laiku. Pie kā pieturēties. Un tad, tai korī atrājās tāds fenomens, ka man ir absolūtā dzirde uz si bemolu. Neizskaidrojams, kāpēc si bemols, kas bija, kamertons bija vai lā vai si. Vienalga, lai kas tas būtu, un tad mūsu diriģenti, viņai nevajadzēja kamertoni, un tur ņemt un tīņš. Es saku, Juri, es tur kaut kā pasaku, un viņi no tā atvasināja to, ko viņai vajadzēja. Un tad es biju, kamertons korī arī. Bet tas arī bija viss. Ventspils beidzās, mēs pārcēlāmies 87. gadā, atgriezāmies 88. Manās vectēva mājās Alsungā, un
tur nekāda kora nebija. Nu, un tā man mūziķa karjera arī beidzās ar to visu, un tad var stāstīt tālāk, ja? Droši. Laiks vēl ir. Jā, mums ir vēl laiks, pavisam noteikti. 2013. gadā, šeit apsties 23. janvārī, ieveļās mana mājās, augstu janvāra dienu ieveļās sieva mājās, kaut kāds milzīgs vīstoklis padusē, cik tev prāvests Andrs tev sūta paciņu. Un šī izritina to bīstokli uz gultas, izveļās dūdas ārā. Andrs domā, ka tev jāspēlē dūdas. Nu, tikpat labi man var, es nezinu, ko varēja vēl piedāvāt. Nu, da jebko, jā. Tas būtu viss viens, jā. Jā, būtu viss viens. Mēs tur mēģinām, man iznāca dažas šaušalīgas skaņas ar tādām, nu, teikt, ka tu saki pamodināt kādu, nu, tad tur tiešām varētu pamodināt kaut ko, arī kurš varbūt nemaz netaisies mosties. Protams, ja es nezinu vispār to instrumentu, ko darīt, kas man jādara. Un Aleta paņēma, un viņai uzreiz sāk skanēt. Viņa tur kaut ko tomēr bija spēlējis, kaut kāds instruments, bišķīt arī mūziku mācījusies. Un es saku, viss sieva aiztais durvis no tās puses, man veči tagad pašapziņa, kā aizskart. Aiztais durvis no tās puses. Sieva var un tev nekā, protams, jā. ar visu to tur kāds, kas tur jau. Un tā arī bija, kad pusgada Aleta bija vienīgā spēlētāja. Un tad, zin kā, no tā bišķīt jau bija aizskart no tā pašcieņa vai kā. Es domāju, tiešām es esmu stulbāks. Bet, pamazām tur bija biedrībā Etniskās kultūras centras suita vadītāja Martino Dats, bija uzrakstīja projektu, dabūja vēl kaut kāds papildus dūdus, un dabūja Eduardu Klintu, kurš dūdu meistars, arī dabūja pie mums uz meistarklasēm. Un tad, ja tu aizēji, tā kā vēl tur kāds tāds pats, kuram nav priekšzināšana, jā, kurš nezinu, kurā galā. Jā, bet ir interesi. Bet ir interesi. Un tad tajā vidē kaut kā, es tā kā, tur nebija no kā kautrēties, jo, Eģis bija tā, mēs bija Vanaga Santa ar kaimiņu manējo, jā. Mēs bijām tie nullītes, un man sieva un puķīša Anta, tās bija tās, kurām jau bija kaut kādas iemaņas. Anta, piemēram, tāda, kas varētu spēlēt slodas kārt, viņa arī spēlēs kaut kur Vācijā. Nezinu, ko viņa tur spēlē, bet jā, lūk. Un tad Eģis teica, meitenes, iet uz kādu citu telpu. Un tad viņš mums ar Santi mācīja, ir tāds Vidzemes tūdaliņa tagad, viņš nezinu, kurzēm, bet tur tā-da-da. Un tāds, nenormāli vienkārši tagad, man liekas. Mēs mācījāmies sestdienu, svētdienu. Eģis projām braucot pasaka, Eģi, pa šito mēnesi, mēs pēc mēneša būs apakaļ, jums jāsatrenējās, tad atspērēs mācīs nākšo gabalu pēc mēneša atbrauc Eģis. Nekā klusums. Mācāmies vēl vienu, tas ir nedēļas nogali. Tad kaut kas sāka aizķerties. Un tad pienāca 14. gada 27. jūnijas, šeit apskatījos, lai nesamuldētos. Alsungā notiek starptautiskais folkloras Burdona festivāls. Un baznīcā ir atklāšanas koncerts, un tur ir uzaicināts viss vietējais folkloras kops, un arī suita dūdenieki, kuri, faktiski ir tā kā, mans sieva bija, es biju, tad bija tas Sants, kuram dūdas nepietiek, viņš ar bungām, un tad bija tāds Laizāna Māris, kurš jau bija spēlējis kaut kā, viņš bija gudrākais, man liekas, no mums visiem, no Aleta vēl, un tagad, nāk uz pleķi. Jā, un tagad nostājamies tur priekšā pie altāra, jā, un tad mūs piesaka, ka tagad ir noticis brīnums, ja, ka te suitos izveidojusies ir folkloras kopa. Tur arī pasaka, ka Juris spēlē nedēļu un Māris tur, cik tur un tā mēs sākam spēlēt. Es šeit paklausījos vēl to ierakstu. Tas ieraksts Latvijas televīzija to bija ierakstījusi. Pirmā minūte, pat nav nojausmas, ko mēs tur mēģinām sākt spēlēt. Ja. Varbūt 40 sekundes. Ja. Pīkstieni, kaucieni, kaut kā. Un tad, kā man kolēģis šodien teica, un tad piedzimst, izšķiļās melodija. Un tad izrādās mēs spēlējām mugurdāns. Bet tas tiešām pēc, turpinājumā mēs uzzinājām, ko mēs tur gribam nospēlēt. Tā bija mana karjeras, pirmā dūdenieku karjeras uzstāšanā. Tā. Un tad tās meistarklases turpinājās, tad Eģis brauc vēl pie mums vēl un vēl. Un es
tajā brīdī es nesaprotu, kāpēc viņš māca kaut kādas meldiņas par, labi, bet mācāmies, ko viņš visu mums iemāca, mēs samācījāmies. Un tad vienreiz es aizbraucu uz Ģikšiem, tas ir tur netālu no Cēsim, ir tāds ciems, kur notiek Daņu nakts janvārī. Un es aizbraucu uz turieni, tad es jau biju diezgan gudrs, domājos, ka diezgan gudrs, un nospēlēt. Tur parasti tas Daņu vakars sākās ar apaļo mēnesi, un tas ir goda solis. Tur, kur tie pāri iet, tur 2 pāri, 4 pāri, tas šķirās un tiekās kopā. Un tur apmēram 20-25 minūtes tas viss notiek, tā spēlēšana. Es tagad, mēs esam kaut 11 tie dūdenieki un forši nospēlējām, un es, paķeru savu koferu un pa duriem. Tagad taisos tā kā projām. Un pienāk tāds Rožandrs, tur arī, kur tad mēs tās zogamies? Darbs padarīts, jātienās projām. Viņš teica, paliec, paskaties, kas te notiek. Un, labi, es domāju, bišķīt palikšu. Un tad, kas tur notiek? Tad Ģikšu nakts, tas ir kaut kāds fantastisks pasākums. Zālē ir, tas, kas ir programmā ierakstītās grupas, tur spēlē kaut kāda grupa, tur visi danco, tur 1000 vai cik tur tie dancotāji, pilna tā zāle tā kā muģi. Un tajā foijē, tur ir uzkodas, un tur veidojās kopas, kapelas, apvienības stihiski pilnīgi. Salasās cilvēki ar strumentiem, viens sāk spēlēt un pārējie pūš līdzi, vai pūš, vai grabina, vai džinģina, vai, Un es klausos, šito gabalu es zinu. Es spēlēju līdzi, spēlēju šie nakšu, šo es arī zinu. Un tad es sapratu, ka tas Eģis mums blēdz ir iemācījis tos gabalus, ko tādos Daņu vakaros spēlē. Un tu aizspēlējies tālu? Es aizspēlējos, negluži līdz rītam, kaut kādā brīdī jau beidzās spēja pūst daudz. Un tad es biju pirmo reizi arī laikam bija, kad es tā īsti sajūtu, ka tādā barā forši spēlēt. Un ka nevajag tev kaut kādu īpašu, tā kā programmu, ja tev būtu iepriekš, tur jāpiesaka, ko tu tur spēlēs, vai ko. Vienkārši klausies, kas notiek apkārt un laid līdzi. Fantastiski, man liekas, tā sajūta ir vislabākā, tā improvizācija uzreiz. Jā, un man bija, ja kādam liekas, kad ir pēdējais laiks mācīties kaut ko, tad, kad es vispār pirmo reizi tās dodas paņēmu rokā, man bija 56 gadi. To var darīt jebkurš un jebkad. Tieši tā. Un tas vien ir instruments. Ja ir, instruments, tas tā kā ir, tas tā ir pamatvajadzība. Jā, pamatvajadzība, jā. Klau, Juri, mēs tagad tuliņ muzikāli iepauzēsim, un te uz galda ir viens brīnišķīgs izdevums, jo 3 apaļi mēneši, ja? 3 apaļi mēneši, vai paldies! Suitu, Dūdu, Daņči, un no šī albuma mēs arī klausīsimies nākamo skaņdarbu, 24. gadā izdots. Par šo, ka ne katra var būt folkloras kopa, un lai viņi cik ilgi pastāvētu tiek pie sava izdota albuma, kā to panākt, un kāpēc Suitos notiek citādāk kā visur citur, tavs domas, par to mēs nākamā sarunas gaitā jau, bet tagad gan paklausamies mūziku. Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Raidījums Radio skatuve jūs mājās, bet mūsu mājās ciemojas cilvēks, kas tik tiešām ikdienu darbojas un nodarbojas ar lielām vērtībām, tostarp par tautas mākslu un tautas gudrībām, tautas dziesmām, muzicēšanu. Juris Lipsnis. Juri, kas bija tas, ko mēs tikko dzirdējām? Tur bija ļoti, ļoti skaidri saklausāma dziedāšana ar dūdām, ļoti, ļoti skaistā simbiozē. Kas tas tāds bija? Turklāt svešā valodā, vai ne? Turklāt svešā valodā. Jā, tas bija viens no... Tad pagājušā gadā Suitu dūdenieki svinēja 10 gadi. Mēs uzskatām to pirmo uzstāšanos, kurā mēs vēl īsti nezinājām, ko mēs spēlējam. Ja? Uzskatām par to kopas dzimšanu. Un pagājušā gadā par godu tai jubilejai mēs izdevām šo albumu, 3 apaļi mēneši, Suitu, Dūdu, Daņči. Un tad likām, tad skatījāmies, kur gabals, kurus mēs paši gribētu spēlēt. Un mēs 2 gadus piedalījāmies Erasmus projektā The Network of European Bagpipers, jeb Eiropas dūdenieku tīkls. Mums bija tāds projekts, mūsu biedrība, tad Suitu kultūras mantojums bija tā iniciatori, kas šo projektu uzrakstīja, un bija arī vadošais partners, Māra Rozentāla bija projekta autori. Un mums bija sadarbības partneri no 7 valstīm.
un to starp arī Gruzīni. Un kaut kā, un viens tas mūsu mīļākais gabals, trīs apaļi mēneši, bet vienkārši apaļais mēnesis, ko es jau pieminēju, ko mēs tajos ģikšos spēlējām. Un tas mums tagad tāds, mums pašiem liekas, tas ir tāds, to var spēlēt, pamodinot tev nakts vidu un iegrūžot. Kāzās bērēs kristībās. Jā, absolūti, visur, baznīcā, jebkur. Lūk. Un kaut kā tas gabals, mēs arī braukāt ar to projektu, tad visās vietās mēs viņu tā kā spēlējām. Un kaut kā lēnā garā, gan šajā projektā, gan vēl pāris projektos, tas kļūst par tā projektu neoficiālo himnu, nezinu, kaut kādā veidā. Jo arī citām tautām, nezinu, kāpēc šis melniņš liekas forši. Un tagad kur mēs bijām, laikam, Horvātijā projektā, un man pienāk klāt Georgijs. Jūs paskaties, kā viņam tur bija tas Gordeladze. Georgijs Gordeladze, ja, tas Gruzīņu čalis. Viņš pienāk klāt, viņš Juri, tev ir kaut kur ierakstīts tas apaļais mēnesis, kaut kur, tā kā, vai MP3 vai kāda formātā, un es viņam aizsūtu, šis man atsūta atpakaļ. Izrādās, ka viņš ir tajā mūsu apaļā mēnesī saklausījis motīvus no kaut kādas savas, no Gruzīņu dziesmas. Burtiski viņš uzdziedāja virsū uz mūsu fonogrammas, ja, kas mēs tur neko neizmānījām. Kā mēs viņu spēlējām, tā spēlējām. Un tā viņa Gruzīņu dziesma, tā kā vārdi tai apaļā mēnesim. Un tas bija kaut kas tāds pilnīgi neticams, ka tādu var izveidoties Grūzija, kur porā, ja tur tik tur 1000 kilometri un Latvija, un kā var šitā saplūst divu tautu meldiņu. Un tad kāpēc ir 3 apaļi mēneši, tad ir man draugs Sergi Ļena, pilsēta Graus Pirenejos, Spānijā. Un viņš arī uzrakstīja savu versiju tam apaļiem mēnesim, bet viņš ar visādiem citādiem instrumentiem neizmantojot mūsējo, ja, bet to pašu meldiņš apspēlējies ar dažādiem saviem instrumentiem. Tad mēs pielikām klāt vēl arī savējo, un tad šajā albumā ir 3 apaļi mēneši, ja, 3 dažādi versijas, un man liekas, ir ļoti interesanti paklausīties, un jā. Klausies, Juri, bet vienkārši, es skatos uz šo ar tādu baltu skaudību, jo es ļoti labi apzinos, cik viegli ir pagastos, arī pilsētās dibināt, par koriem nerunāšu, teikšu ansambļus, kur vēl vīru kopas, kur vēl vīru ansambļus, kas nodarbojas ar viena instrumenta spēli ansamblī. Tas ir, man tas šķiet kaut kas absolūti unikāls, un es gribētu saprast, kur ir tā formula, kāpēc vienā vietā tas izdodas izdarīt, un citu vietu, kur ir apmēram tāds pats gan teritorija, gan cilvēku iedzīvotājs skaits. Kur ir tā sāls, kāpēc Suitos to var dabūt gatavu, tavuprāt? Kas to zina, vai mums abiem būs taisnība, vai mums tās domas sakritīs, un kāpēc kaut kur citur tā ir vienkārši neiespējama misija. Kaut gan ir gan vīri, gan varētu domāt, ka ir cilvēki, kas dzied, kam ir muzikālā dzirde, kam ir spējas arī kaut ko izdarīt. Kāpēc tā ir? Visas lietas parasti sākās ar dūliem cilvēkiem. Es teiktu, labi, varbūt ne viss. Tas dūlums būs pie vainas. Es teiktu, ka dūlums tādā labā nozīmē, ka cilvēks nenoliek sev kaut kāds rāmis, un tad es pat ar tiem rāmiem nedodies pieeja pat tuvu pie vienas malas vai pie otras, un pa vidu tipina prātīgi, līdz kamēr noliek karot, un tev var dot mūzika apglabā. Bet Suitos, man liekas, tas dūlums ir tāds, tas labdabīgais dūlums ir joprojām daudziem. Tā suita kultūra tomēr ir kaut kāds fenomens. Es tagad piestrādāju arī par, kā tas ir freelanceris, kā latviski? Brīvmākslinieks, gids, jā. Mums Alsungā ir turisma informācijas centrs, tagad iedibināja sistēmu, ka brauc pie mums turisti, un tad viņiem piedāvā gidus, un gidiem piedāvā, kurš grib paņemt grupu. Un tad es to leģendu par tiem leģendu jau ne, tā faktiski vēsturi, ja, par to mūsu izolētību, ja, tur tā šverina, kā tur tā katoļu ticība, kā mūs izolē no apkārtiem luterāņiem, un kā mēs ilgus gadsimtus nesamaisījāmies ar apkārtējo pasauli, kur citur visi klejoja krustām šķērsām, un pie mums tur tā kustība nebija tāda.
Nu, ja tu gāji uz āru, varēja dabūt pat degunu, ja kāds ienāca iekšā, varēja dabūt pat degunu, un tāpēc, tas robežas bija apmēram zināms, un pat tām tur pāri daudz nestaigāja. Bet tai iekšā, tad tu dzīvo ar to, kas tev ir, jā, un tad tev ir tās tradīcijas. Tu nemaz nezini, ka tur apkārt varbūt ir kaut kas, tas vairs nav interesanti, tas jau nav modē, jā. Tu vienkārši dzīvo ar to, kas tev ir. Un man liekas, ka tas ir tas, kas suitos ir saglabājies, tā pēctecība, ka cilvēki joprojām, es nezinu, mēs dzīvojam tās tradīcijās. Labi, mēs suitu drānās nestaigājam ikdienā. Es diezgan bieži, tāpēc, ka tās grupas, tām tur parasti vajag, lai es eju vienmēr suitu drēbēs. Man neprasa vairs, kas te šodien par svētkiem, jā, cilvēki jau pieraduši, ka es tur klīst. Un jā, un tas, piemēram, kā sākās tagad otra lieta, tagad man ir divas tās, trīs, suitu vīri, jā. 13. gadā mēs... Tavā pārvaldīšanā šobrīd. Šobrīd iznāca tā kā, suitu dūdenieks. Es neviens negribēju čakarēt, atvainojos, ņemties ar papīriem, ja? Tā papīra būšana nevienam nepatīk. Jā, un es izdomāju tā, ka, labi, mēs tur esam kaut kad, kaut kad sanākam kopā, saspēlējam, bet, ja mēs tā kā gribētu regulārāk, ja mēs gribētu kaut kādu vietu, kur mēs to var darīt, un tad man tā likās, ka vajadzētu to kopu piereģistrēt, tad arī varam tur pašvaldībai tur kaut kādu atbalstu paprasīt. Kaut vai kultūras namā tev ir vieta, kur to iet un mēģinājums taisīt. Un es to procesu tur izkodu cauri izgāju. Es tagad mēģinu atcerēties, un nevaru, vai 14. vai 15. gadā tā reģistrācija notika. Jā, bet vēl pirms tam, 13. gadā, mēs braucām uz Setu zemi. Mums bija ļoti laba sadarbība, gatavot UNESCO pieteikumu ar Kihnu un ar Setiem Igaunijā. Un pēc Setiem aizbraucām, un viņi ir UNESCO ierakstīti ar dziedāšanu. Seto Lelo, Setu dziedāšana ir UNESCO reprezentatīvajā sarakstā. Un tajā reizē mūs aizved uz vietējo mūzikas skolu, kur atnāca pareizticīgo priesteris Zahārijas Jānis Lepiks, kurš vecmāmiņa no Latvijas. Un viņš ar kaut kādiem 2 vai 3 puišaļiem dziedāja tur tās Seta dziesmas. Un es klausījos, es vispār biju tā kā transā, cik fantastiski, cik jaudīgs balss. Puiši ir tā 14-gadīgi, varbūt 13-14, tas priesteris, ja, tādā adītā džemperī, milzīgā, ne jau tur savā talārā. Un man tas tik ļoti, kaut kā, tas man iesita tā, iedvesmoja. Un mājās braucot bija arī Leimaņa Ilga suiteņu vadītāja. Mēs braucam autobusu un es piesiežos Ilgai klau. Ilga, kā tas ir? Te Setos vīri dzied, bet suitos nedzied. Es nezinu, kāpēc jūs nedzied. Es teicu, bet vai tad tā ir, ka nekad nav dziedājuši? Es atceros, papas dziedāju, opapas dziedāju. Piemēram, Dunduru vienmēr minēja, tur abas divas kā paraugi. Ilga saka, protams, visi dziedāja, mans tēvs dziedāja, viss. Es teicu, bet kā būtu, ja mēs pamēģinātu? Pēc 2 dienām, vai cik tur pagāja, tas bija novembra beigas, sagadījās ar to Maksimu nelaimīgo, kas sabruka. Un tad bija tāds šoks, tā viss. Bet pagāja, tur dienas, dzīve turpinās, un man Ilga zvaņas ar klau. Rītā mēģinājums. Es vēl piezvanīju tam. Suitu vīriem. Suitu vīriem, jā. Satieksies, padomās, vai mēs kaut ko varētu padziedāt. Tāpēc tam 3, cik tur tas dienas pagāja, tas bija kaut kāds 2. decembris, mēs satikāmies. 4 atnāca Ilga, 4 vīri un Ilga. Tā kā maz, bet gal galā. Bet 4 ir? Bet 4 ir. Jā. Ilga saka, labi, sākam. Var strādāt ar 4. Jā, var sākt strādāt. Un mēs sākam dziedāt, Ilgas tēva dziesma ir tāda dzērāja puisis bēdēs. Tavu dziesmām nav nosaukuma, viņam pirmā rindiņa. Jā. Ar piedziedājumu šušika mušika, šušika karušika, sierē vērā džimfolarā, ko esot Ilgas tēvs dziedājis dienot cāra armijā, un viņam tā bija soļāmā dziesma. Šai dienai nesaprotu, kas tas piedziedājums, bet vispār jau trādrīt ralavā ir, neko nenozīmē. Ko tu tur sapratīsi? Bet, mums tā doma bija tāda, ka tur tie latviešu čaļi, kur savu mūžu nav dzirdējuši krievu valodu, ka viņi apmēram tā to krievu valodu uztver šušika, mušika, šušika, karušika. Tā bija varbūt viņa tāda, parodija vai par to krievu valodu. Bet tā pirmā dziesma, mums Ilga gāja arī tāpat kā ar to Eidži, ar tām dodām arī, man liekas, mēs vairākas nedēļas mācījās to vienu dziesmu. Jā, un pēc 2 mēnešiem mēs piedalījāmies Baltikas skatē, Plidenē. Mēs bijām 11 laikam, jā, ieskaitot prāvestu Andru Vasiļevski.
Un tad cilvēki prasa Ilgai, kur tu viņus izraki? Mums ciemā nav vispār tik daudz veči, ar tevi ir 11 dziedoši veči, kur tu izraki? Kur viņi bija pirms tam, kur viņi ganījās? Nu, un mēs dabūjām vērtējumu gan Bet visi bija vietējie, neviens nebija gostarbaitas. Jā. Un tad mēs dabūjām vērtējumu gandrīz izcilu. Kas faktiski mūs pavēr ceļu, tā kā mēs bijām uz visurien. Un tas nozīmē, ka mēs tagad decembrī sākām, februārī, 23. februārs, man liekas, tas ir nemaz īsti nebija 2 mēneši pagājuši, ka mēs jau bija dabūjuši gandrīz izcilu, un noteikti viss karjera sākās ar visiem Baltikām un viss kaut ko. Nu, tas nebija dūlums. Tas tāpat bija dūlums. Un tā ir tāda uzdrīkstēšanās, vai ne? Tāda uzdrīkstēšana, bet tev nešķiet, ka tas ir tie ir tie cilvēki, arī tu jau nosauci gan priesteri Andri, gan Ilgu, ka tie ir tie iedvesmas cilvēki, kas spēj tam dalībniekam, kas varbūt nav kaut kādā sākotnējā posmā par sevi pārliecināts, viņi spēja viņam iedvest to pārliecību, ka tu arī vari, tu esi cienīgs atrasties uz skatuves, tu esi cienīgs spēlēt instrumenti, kaut tu biji trešā kori un pie trešiem dūcējiem tu biji dunduros, tu vienalga esi ticis tā. Bet tas, man liekas, ir ļoti būtiski, ka tie ir tie cilvēki, kas ir tie saucamie iedvesmas cilvēki. Jā, protams. Un zini kā, es arī pēdējā laikā, diezgan jau kāds pāris gadus, es arī dalos tajā savā dūdas prasmēs, jā. Un zini, kas man ir viegli? Man ir viegli runāt ar cilvēkiem, kuri grib pamēģināt, ja es pats biju tāds, kurš, kaut kādā brīdī es gribēju pamēģināt. Un man bija pilnīgi nulle saprašanas par to, ko es daru. Un tie cilvēki pienāk man klāt, un kā tas ir dūdas spēlēt. Un es viņam varu pastāstīt, kā man gāja, un tur nevajag, man nav teorijas galīgi nekādas, es nots joprojām nepazīstu. Ja? Bet man ir Šis bija mans nākamais jautājums, jo tu vispār pazīsti? Nē, es nepazīstu. Es nosaukt viņus zinu, bet tas arī viss. Ja? Sībemālē ar tu zini. Tāpēc, ka es esmu kamertons. Lūk, un man liekas, ka arī tā pieredze tā ir tā, kas arī palīdz to, ar tiem nākamajiem, jauniešiem, piemēram. Tavā pārziņā tagad ir suitu vīri, suitu dūdenieki. Un 3. projekts ir nelegāls. Jā. Kā tas ir nelegāls? Saki, Nē, nekas jau nav, tas nav neko. Šis vēl nav reģistrēts, jā. Jā, bet tas jau nekas. Jā, ir vēl tāda apvienība 4 vēji, kurām vēsture sākās naktī no 16. uz 17. gadu. Zīmīgs datums, labi atcerēties, kad mēs svinējām, kas ir naktī no tā gada uz to gadu. Gadumīļus svinējām. Mēs ar sievu, un tad bija tādi mūsu draugi Krafti, Juras un Ines. Un mēs pirms tam bijām braukājuši te, kur tā bija modē tās spēka dziesmas. Mēs uz Saldu braucām, tad uz Kazdāngu, tur bija tās Saldas baltās dūjas, un viņi spēlēja koklu. Un es kaut kad biju pamēģinājis pagrāpsties gar to koklu. Un tajā naktī no tā gada uz to gadu mēs palaidām garām prezidentus, ministra prezidents, palaidām garām salūtus, šampaniešu, ko es nedzeru, bet vienalga. Palaid garām viss, jo mēs dziedājām un uz visiem 4 mums bija viena kokla, ko mēs laidām uz riņķi, man sievai bija kokla. Un tad mēs šito turpinājām, Jūras uztaisīja sev koklu, uztaisīja Inesei, es piezinu Edvardam Klintam. Es teicu, kā tev koklēm, kad tev vajag? Es teicu, vispār vakar vajadzēja, bet arī šodien der. Un es braucu caur Rīgai, viņš teica, kur tu esi? Es braucu caur Rīgai, šeit pēc 2 stundām Juglā. Un viņš atnes koklu, ko viņš esot uztaisījis kaut kādam čalim, tas čalis pusgadu nenāk pakaļ. Viņš teica, labi, tad savāc. Tā kā. Un es pieķērās tajā koklē, es sapratu, ka tas čalis ir bijis tik kodrs, ja, pirms pusgadu pasūtījis koklu, lai uztais mani. Jo tā kokla bija man tā kā pieaug pie rokām. Kā šūta tev? Tā kā šūta man. Un tad bija tā, ka mēs kaut kādu laiku spēlējām 4, dziedājām, spēlējām, tur mums pāris koncertiņi maziņi bija, tur pat uz vietas Sapņotavā. Un tad, tur ģimenes apstākļi, Kraftiem piedzima puika, un viņiem nebija vairs
Beidzās. Nē, laiks ir. Nu jā, un tagad mūsu projekts, mēs nosaucam apvienību 4 vēji, tāpēc, ka Kraft iepazinās kempingā 4 vēji Jūrkalnē, un mēs tur arī šad tad braucām sadziedāties, un tad tas bija tas 4 vēji, mēs arī 4. Un tā blica bija gatava. Un tā blica bija gatava, bet viņi bija tā kā teikt nolikt saldētavā. Nu, lūk, un tagad arī Dats Martino, viņi ar etniskās EKC suiti, viņi rīko regulāri Laimas Jansons meistarklases, kokos meistarklases. Un es uz tām eju, man ļoti patīk. Bet tur ir viena problēma. 2 reizes gadā, uz 5 dienām, tu mēģini kļūt par beigo meistaru. Ja? Pirmās 3 dienas tu mēģini atcerēties, kā to koklu tur. Ja? Vēl vienu dienu tu mēģini atcerēties akordus, un 5. dienā tev jau jāspēlē koncertā. Un paiet pusgads, un tu atkal esi tajā pašā vietā, kur pirms tam. Nu, varbūt nevajag vairs 3 dienas, bet 2, lai atsāk. Un man bija tā doma, ka būtu forši to pat tā starplaikos aizpildīt. Praktizēt to. Praktizēt, jā. Un es tur palaidu Facebookā, kur vēl WhatsAppos kaut kādos pasūtīju, ko es zinu, kas ir spēlējuši, un arī izmantoju to Laimas, to čata grupiņa. Un mēs pirmā reizē, savācamies 11. Pagasta Santa Kreičmana mums iedeva tālu pamatu mājā. Viņa teica, darbojās, un ja kadreiz jūs iemācīsies spēlēt, tad varēs kādā uzspēlēt, kā pagastam ko neko, jā. Lūk, un tas sākās šī janvārī, un tagad, un es domāju, tad, ja tā apvienība joprojām, kā viņa oficiāli nav nolikvidēta, Facebookā lapa ir, un mēs turpinājam, tā kā ar to pašu nosaukumu, tad viņš saucas Suita koklētāja apvienība, 4 vēji, jo mēs piedalījāmies koncertā Kolkā, bija Uguns nakts Kolkā. Un tur mums vajadzēja pateikt oficiālo nosaukumu. Uz ātru roku, tad, Suita koklētāji, kā mēs sakām, Suita koklētāja apvienība 4 vēji. Un tad tas ir tas 3. tas projektiņš, un šo svētdienu mēs Jūrkalnē 3 baznīcā spēlēsim koncertu. Nu, Juri, es teiktu, tu esi iekūlies. Bet tas ir, pilnīgi nelegāls, jā, izņemot to, ka mums pašvaldība dod to vietu, kur mēs... Pagrīdē jūs nespēlējat, tā tad legāli. Bet, vienkārši ziņā šis nav nekādā veidā neformalizēts, nelegalizēts, vienkārši tas ir tāda sanākam spēlēm. Mēs tagad esam 7, 8. Bet tā ir tāda forša padarīšana, klausies, sanākt, vakarēt, spēlēt, sarunāties, vai ne? Jā, un tad tas ir... Pirmdienās mums ir 4 līdz 5:30 ir dūdenieka mēģinājums, 6 līdz 5:30 līdz 7 ir suita vīri, un tad trešdienās mums ir tas 4 vēji puši. Un viss patiesībā, ja pareizi tu pateici, ka tas jau nav par to vien, ka tu tagad atnāc un sākam pūst vai dziedāt vai spēlēt. Ja? Tur atnāci parunājies ar cilvēkiem, kā iet. Tā ir tāds draugu, vai tā ir dombiedra kaut kāda. Dombiedra laikam, jā. Nav jau jābūt baigiem draugiem, lai tu varētu satikties un kaut ko forši padarīt. Pamuzicēt, jā, un tā muzika tā ir tā, kas, man liekas, ka tāds forši vienojušais... Jā, tas elements, tas 5. elements, 4 vējiem 5. elements. Kas sasien visus tos 4 vējus kopā. Klau, pagājušo nedēļas nogalē, es pēc tam skatījos ierakstu, arī nedaudz mazliet tur varēja kaut ko nojaust, kā tev tur gāja, bet tu sastapies arī ar vienu no suitu viesiem Sapņotavā. Un tas ir arī viens tāds ļoti, ļoti īpašs Latvijā cilvēks, kur es allaži esmu apbrīnojis to vieglumu, ar kādu viņš spēja pastāstīt lietas, kādu viņš spēja aprakstīt lietas, kā viņš spēja iepazīties ar svešā vietā nonākot ar cilvēkiem, ar jebkuru atrast kopīgu valodu. Kārlis Kazāks, ar ko tev bija iespēja pamuzicēt kopā, kā jums tur gāja, izstāst, kā tu jūties kopā ar Kārli? Zini kā, man bija tāda, es pat kaut kad brīžiem piemirst, ka tur tā publika, labi, kā tur viņi ir, bet tur pie tā Sapņotavas, tā kā man skatuvīt gaismas, mēs redzām viens otru, un mums tā bija saruna, un tā saruna arī bija papildināta ar mūziku. Mēs bijām pirms tam mazliet sagatavojušies, tur mēs bijām vienojušies, ko mēs varam kopā nodziedāt, ko viņš var piespēlēt man, ko es varu piespēlēt viņam. Un es teiktu, tā bija Dats Oberšat-Vējs, Sapņotavas saimniece, viņa bija to arī nosaukums 2 stāstnieku tikšanās. Man tā moldēšana, es nezinu, kaut kā laikam tā ir, es esmu uztrenējies ar
ar tavu gidu padarīšanu. Es tur nestāstu gadus, kā es tos tāpat visu uzreiz aizmirstu. Paklaus, bet ar stāstniecību taču tev ir kaut kāds sakars. Nu, tad nav nekāds sakars. Nu, tas ir vienkārši, dzīve ir kaut kā pagriezies tā, ka man ir jārunā. Piemēram... Arhitekts, kuram ir jārunā. Tas... Reta parādība, teikšu, kā tas savienojums ir tāds unikāls. Un ir tā, ka, piemēram, tagad turistu grupām mums Alsungā tagad ir tā, ka atbrauc turisti, viņi, tu viņus izvadā pa Alsungu, parāda, kas tur ir, pastāst. Bet es, kā es teicu, gadus, kā es nestāstu, es runāju par to, kā mēs te dzīvojam, ko es neesmu piedzīvojis, ko es esmu tur darījis. Tā kā tādu personīgo stāstu. Un tad ir... Turisti arī var dabūt priekšnesums, jā. Viņiem ir ēdienu kartē, ir suitas sievas, suita vīri vai kodu nosaukums miks. Un tas miks ir faktiski dūdenieki, kuros ir tagad 2 vīri un 3 sievas, vai 2 plus 2, tas ir tas minimālais, jā. Un tad mēs viņiem, turistiem, varam piedāvāt vīru dziedāšanu, sievu dziedāšanu, kopīgo dziedāšanu un dūdas, un kāds dāņš rotais. Un man liekas, ka tas miks šobrīd ir tāds diezgan pieprasīts. Tad es esmu tas, kurš to, kamēr tur piepūš dūdas vai es aizpildu tas starps, ja, un ar tiem pašiem stāstiem, un tas kaut kā laikam tā ir... Tu esi tas pasākumu konferenciets, jā. Tā ir tā saistviela saucamā. Uzrakstīs man šo konferencie, jā, pasākumu vadītājs saucamais. Jā. Tā, un tad ar Kārlu tiešām mums jau pirms tam mēs bijām tikušies, tad, kad viņš taisīja to par tiem dialektiem, dzirdi balss ar Kārlu Kazāku, jā. Un viņš Alsungā bija arī ar suitu dialektu, un viņš bija uzrakstījis dziesmu, un tad viņš konsultējās ar mani, ar Lēmaņu Ilgu un ar Martinu Dacnu par izrunu. Bet tad beigās mēs bet Spēlmeņa krogā otrā stāvā uz balkonu, tad mēs sēdām, dzērām tēju un tad spicējām to dziesmu, tā kā viņš tur dungoja, un es skatījos tos vārdus, un tad es to dialektu nospicēju, cik es varēju, jā. Un pēc tam viņš atbrauc vēl pie mums, mēs viņam pilī dziedāju un spēlēju dūdas, un es pirms kaut kādā laika izstrādāju tādu metodu, tas bija kaut kādā ap Sērgas laikiem, kā mācīt dūdas, nepiespļaujot manas dūdas, ja es tev nedošu katram, labi, es parasti saku meitenēm, ar kurām mēs būtu mieru bučoties, tad tā mēs varētu iedot dūdas. Arī tas savas dūdas iedot, jā. Bet principā nē, tā ir higienas lieta. Un es izdomāju tādu metodi, kā ar šļūteni, es uzlieku to šļūteni uz tā pūšamā, uz iemutiņa, ja, un es pūšu, un, teiksim, tev ir jādomā tikai par to, kā to maisu noturēt un kā pirksts kustināt. Tev nav jādomā par to, kāds spiediens, kas tur kā jāpūš, cik reizi un kā. Un pirmo reizi man šito bija ne šajos 23. gada dziesmu svētkos, bet 18. gadā, kad bija iepriekšēji. 18. gadā, 23. bija. LMT viedtelevīzija uzaicināja satikties ar toreiz, viņš saucās Astaruls Mirus, ja. Astaruls Mirus, jā, Bustāvā. Un man teica tā, ka varētu satikties viens no tradicionālās kultūras un otrs no tādas, modernās, par kaut ko parunāt, un tā kā viņš man kopā es ar viņu parepot, un viņš kaut ko manās dūdās iepūš, un es teicu, nē, tas nav iespējams. Man teica, bet vajadzētu. Un tad es izdomāšu to metodu, un tas Astaruls Mirus paņēma dūdas, es pūtu, viņš spēlēja, viņam baigi labi sanāca, man bija māksla rokā, un to pašu es arī Kārlim iedevu pamēģināt. Un tad, protams, ka tu pūti, un tu esi ļoti tuvu, ja, tur viņam stāv aiz muguras un pūš, un tad viņš katru gadu brauc uz sezonas noslēgumu uz Sapņotavu, un tad mēs vienmēr sasveicināmies, jo mēs esam tur dūdas pūtuši pa 2-1, un diezgan tuvu stāvējuši, jā, un arī tur to dziesmu tur, ņēmušies, un tad mēs labi, baigie čomi neesam, bet, viens otru zinām, un vienmēr sasveicinamies, kā iet. Jā, un tad šī reizē, tad Dats, laikam, kaut kā viņa redzēja to, viņai bija kaut kāda vīzija, kā tas varētu strādāt. Un es biju, trešdien es biju Alsungas skolā, es tur sievai palīdzu bērniem koklus mācīt, viņi māca, bet es tehniskais darbinieks, bet, kadreiz viņai tagad ir roka, pēc lūzuma viņa nevar spēlēt, un es tiem sīkiem tur vēl saspēlēju.
Meitenīt pienāca klāt, viņa teica, Juri, man ļoti patika, kā tu tur dziedāji. Es domāju, jā, Haidī, sīks meitājums, ja, kaut kā. Jā, bet tas ir tas labākais. Jā, un viņi zināja, kā mani sauc, un laikam, es jau tur, Kārlis man uzrunāja par Juri, un es viņu par Kārli. Tā, un tad tie ir tādi mazie mirkļi, kas atkal tā kā dod tādu gaišumiņu, vai ne? Jā. Un cerību. Klau, jo gan ir tā, ka mēs esam pie finiša taisnes pienākuši, jo tur daudz ko man neizstāstīja, jo es domāju, ja kamēr mēs tiktu tiem taviem piedzīvojumiem cauri, mums vajadzētu vismaz savus labas 8 stundas, lai mēs saprastu, jo es saprotu, ka ar suitu dūdeniekiem un tu esi apbraucis un pabraucis diezgan tālu aiz šīs zemes robežām, un tā jau ir tā lieta, ka muzicējot draugus iegūst visā pasaulē. Tieši tā. Mēs noslēgsim šo raidījumu ar tavu vēlējumu latviešu tautai, un tūlīt arī izskanēs, tas bija Rāceņtalks Šībers, tas, kas tagad būs. Jā, tas ir tavs komponēts. Mans sacerēts, jā, bet spēlē visu dūdenieki. Jā, bet tavs vēlējums latviešu tautai? Turās. Juris Lipsnis, man nav ko piebilst. Juri, paldies par sarunu, paldies par to, ko tu dari kopā ar saviem dulajiem un kopā ar savu iemīļoto otru pusīti, un jūs brīnišķīgi darbu darāt, mācot to visu arī nākamām paudzēm. Lai turās suiti un dodat to sērgu arī uz tiem kaimiņu pagastiem. Šī ir ļoti laba nodara. Tā ir epidēmija. Vai ne? Tāda lēnā, bet gan jau. Raidījums Radio Skatuve izskan. Ar jums kopā šovakar bija es Dace Blathēna, pie mums ciemojās Juris Lipsnis, pie skaņpults Māris Dādzis. Uz tikšanos atkal nākam piekdien. Radio Skatuve. Par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.